Sveicināti! Pēda Latvijā komanda šodien ņemot talkā Lursaf datubāzes datus ir apkopojuši cilvēkus, kuriem maciņa biezums Latvijā aizvadīja 2015. gadā bija visbiezākais. Mēs varam tikai iztēloties, cik daudz bankas kontos un pilnīgi noteikti cik ārzemju bankās ir noguldīta šī nauda. Summas nav nekādas mazās, un tādu apgrozījumu Latvijas pilsoņu vidējais slānis visas dzīves laikā diemžēl nevar nopelnīt. Ķersimies klāt mūsu sastādītiem top 7. Pēda Latvijā vēlas informēt, ka azartspēļu spēlēšana var izraisīt atkarību. 7. vietā ierindojas azartspēļu uzņēmuma Alfora līdziepašnieks Jānis Zuzāns, kur īpašuma vērtība pēc pērnā gada ir augusi par 10 miljoniem un tagad tā ir sasniegusi 65 miljonus eiro. 6. vietā ierindojas kungs, kurš gadu iepriekš bija 7. vietā, taču 2015. gadā viņa vērtība ir pieaugusi par 13 miljoniem un sasniedza 77 miljonu robežu. Tas ir Bergu dzimtes nekustamo īpašumu apsaimniekotājs Justs Nikolais Karlsons. Esam nonākuši līdz top 5. 5. vietā topā ierindojas Arnis Rieksniņš, kurš ir kompānijas mikrotīkls līdziepašnieks. Viņš savu īpašumu vērtību gada laikā palielināja par 5 miljoniem, sasniedzot ievērojamos 85 miljonus, kas ļauj viņam ieņemt Pēda Latvijā topa 5. vietu. Mēs esam tikuši gandrīz līdz pusei, taču līdz šim mūsu tops ir sastāvējis tikai no vīriešu kārtas pārstāvjiem. Vai bagātāko cilvēku topā mēs sagaidīsim kādu sievieti? Jautājums paliek atklāts līdz beigām. 4. vietā ierindots otrs lielākais akciju sabiedrības Rietumu bankas līdziepašnieks Arkādijs Suharenko, kur īpašuma vērtība gada laikā augusi par 5 miljoniem eiro, sasniedzot 136 miljonus eiro. Tas nozīmē, ka Arkādijs par 51 miljonu ir pārspējis 5. vietā atrodamo Arni Rieksniņu. Esam nonākuši līdz 2. piedestālam Pēda Latvijā pastāvēšanas laikā. Šoreiz nekādu pārsteigumu, un 2. gadu pēc kārtas 3. bagātāko cilvēku titulu Latvijā izcīna Leonīds Esterkins, kura īpašuma vērtība augusi par 10 miljoniem eiro, un šobrīd tā sasniegusi iespējīgos 266 miljonus eiro, kas ir 133 reizes vairāk nekā Latvijā iedzīvotāju skaits. Leonīds ir lielākais akciju sabiedrība Rietumu banka īpašnieks. 2. vietā atpaliekot tikai par 4 miljoniem no kolēģa, bankā ir nonācis Ernests Bernis, kurš šajā gadā savai iespējīgajai summai pievienojas 15 miljonus eiro, un tādējādi viņš ir iesoļojis jau 3. simtā un ir sasniedzis 310 miljonu robežu. Iespējīgs pieaugums gada laikā. Dosiet padomu, Berņa kungs. Bungas studijā pienācis laiks 1. vietai. Kā jau minēju neilgu laiku iepriekš, tas ir Berņa kolēģis bankā Oļeks Fiļs, kurš arī gada laikā savai summai pievienojas 15 miljonus eiro, un tagad ir sasniedzis jau 314 miljonu eiro. Mēs Pēda Latvijā komanda labprāt saņemtu konsultācijas no šiem kungiem, lai ievirzam uz pareizās biznesa sliedēs. Apsveicam visus kungus ar izcīnīto vietu topā, bet diemžēl varam secināt, ka sievietes topā nav iekļautas. Iepriekš uzdotais jautājums tātad ir atrisināts. Daudz naudas. Vēlamies jums pateikties par lielo atbalstu, kas ir jūtams pēc pirmā video publicēšanas, kas ir papildus motivators mums turpināt iesākto. Jau pavisam drīz gadiet nākamo top 7 apkopojumu. Uz tikšanos, draugi!